Man te tādas daudz staigājamās tēmas. Šorīt nolēmu ierakstīt par tēmu, kā pelnīt laukos. Tad apskatīsim, kas ir populārākais, īpaši, teiksim, cilvēkam, kas visu mūžu dzīvojis ir pilsētā, ka viņš pārnāk uz laukiem. Tad viņš, kā teikt, pēc, kā to lai pasaka, pieņemtais standarts laukos ir turēt lopus, lai nodrošinātu sevi ar lopkopības produkciju un lai ražotu mēslus savam dārzam, ar ko mēslot dārzu. Nu, tad vārds sakot, cilvēks, kas ir dzīvojis pilsētā, bet tomēr izlēms iet uz laukiem, viņš ņem, kā teikt, vienkāršo variantu lopiņas. Nu, viņš jau arī nav vienkārši arī. Nu, no lopiņiem var vienkārši izvēlēties tādus, kas nav jāslauc, kas nav, kā zirgi jāapmāc, kur atkal ir specifika sava, ka tur, nu, man liekas, vajadzīgas ir zināšanas iepriekšējas. Un turklāt, kas vēl bija pie lopiņiem? Piemēram, aitas, ja ir, tad nav jāpļauj zāli, jo citādāk visu laiku, visu vasaru pļauju, tā kā es... Jo man ir dārzkopība, tāpēc, ka man pamats zināšanas, pamats iemaņas, un tā ir man mīlestība un aizraušanās. Kāpēc neņēmu lopus? Ir man bijuši lopi, vienkārši zinu, ka pēc tam dārzkopībai laika diži neatliek. Laiku varbūt vēl varētu, bet cilvēks nav robots. Viņam arī jāatpūšās. Un lopiņi tas ir... darbs jaunajiem. Nu, tā kaut kā. Pie lopiem man viss grūtākais bija, redz, lops jau neaudzē, lai viņu barot līdz, kamēr viņš nomirst. Viņa audzē priekš, var sakot, apēšanas. Tas bija grūtākais. Vairāk negribu. Atmiekšķējusies esmu uz vecumu. Robčiks. Kā bebrus dresē. Nabaga bebru. Viņš te katru rītu apsveic suns. Tātad. Vēl ir variants augkopība parastā. Tas ir vai nu audzē kartupeļus jaunu pārdod, vai graudus. Bišķi mazāk, tāpēc, ka tur kombains vajadzīgs kaltas un tā tālāk. Un liels platības, lai kombains atmaksātos. Jo ar mazu platību un gaidītu kombainu uz kādu saimnieku, kuram pašam liels platības, nu, ir risks, var paveikties, vēl saulainā laikā nokult, var nepaveikties. Ot. Jā, bebri cītīgi nolēmuši šitās kļavas apēst. Tagad uz rudeni es vairākās vietās redzu, kur viņi, kā teikt, sev gādā paika ziemai. Kļāva es vēl saprasta, viņi tur vien tādu lielu blīgsni jau bija sākuši, tur tik vīdas vēl palicis, tā būs taču nost šogad. Bet labi ir, blīgsnis jau. Viņš jau sāug milzīgi ātrum atkal pa jaunu, tad nekad trūkums nebūs ar viņām visi šitie te krūmi. Ir kārkvēm un blīgsnām. Kārkliem, man liekas, arī kaut kāda putekšņa. Ot. Kas vēl? Vēl dārzkopība diezgan populāra laukos. Jā, tur zutiņi, absolūts ēda. Es nestādos priekšā, kā viņi tiek galā ar to darbu daudzumu. Tāpat arī tas Dāvids savu milzīgo siltumnīcu, bet viņam ir tikai viena siltumnīca, kamēr tur citiem ir hektāri. Nē, nu jā, protams, kad ir traktors un tehnika, jābūt šķirošanas telpām, noliktavām, bet nu atkal tur spēks ir vajadzīgs. Kas vēl laukos? Ir kas audzē tējas, mums te, piemēram, netāli ir kurmīši, kas audzē tējas. Viņi, man liekas, mehanizēti.
Nu, es tikai pieņemu, var jau būt, ka viņi griež arī ar rokām. Viņiem ir kaltas, tad viņi tur tais maisījums, pako paciņās, un var sakot, tāda tipa nodarbi. Nu, mēs, piemēram, arī vācam tējas. Mums jau tādi, kā teikt, nav tik rūpnieciski apjomi. Mēs tā, kā teikt, pa bišķiņam. Bet, nu, savu iztikšana ir. Ot. Un ko vēl var darīt, ko es atklāju, un uz ko es eju, un kas noteikti izdosies, es tam ticu. Galvenais nemest mieru un darīt. Tā ir YouTube. YouTube ir daudz pamatnoteikumu, lai, kā teikt, būtu, kā to teikt, iedvesmu, vai tad ir jāstāsta par to, kas pašam ir pie sirds, ar ko patīk nodarboties, kas ir aktuāli. Piemēram, ir pensijas vecums, kā ar to tikt galā. Var pat pilnīgi bez nekādas saimniecības to visu, kā teikt, izrunāt. Kā taupīt naudiņu, kā teikt, neskumt, kā sevi izklaidēt, un tā tālāk. Un kādas visas tās izjūtas ir. Ir kāds skaistumi. Koki, šeit ir ļoti daudz bērzu Latgalē. YouTube ir jāmācās, un jāmācās, daudz jāmācās. Galvenais ir motivācija un nekad nebeigt. Nu, nemest plinti krūmos vai nekad neapstāties. Es domāju, ka man būs vēl atsevišķi filmiņi. Pat eju soli pa solim un solīt pa solītim. Un vienkārši kāds var soļot man blakus. Šajā virzienā mēs varam apmainīties ar informāciju, ar tehniskām lietām, kā kur ko iemācīties, apgūt un tā tālāk, kā labāk veidot. Un uz priekšu Latvijas komanda. Ot. Jo mūsu zeme ir interesanta, mūsu domāšana īpatnēja, salīdzinot ar pasaules. Īpatnēji praktiskā. Es domāju, ka mēs ļoti daudz varam tieši praktiskajā ziņā. Tur bija šāviens. Bet viens tikai. Un viss. Jā, šitie krūmi pievāk mednieks visādas. Gan oficiāls, gan neoficiāls. Dzīvnieciņi te ir. Tajā apvidū varēja būt, jā, un arī varēja būt vakar auņģis tur robas aizdien uz to pusi. Nu, tāda dzīves realitāte. Tā apmēram. Gan jau, ka ir vēl kaut kas kā pelnīt. Nu, jā, protams, kad arī laukos dzīvojušie var sniegt transporta pakalpojumus un amatniecības pakalpojums, kas attiecas uz tirgu. Tirgs Latvijā ir labi attīstīts atšķirībā no rietumiem. Tāda nacionālā, kā teikt, īpatnība, ne tradīcija. Tas ir feini, jo vai nu tu, kā teikt, tur kaut ko daudz pārdod vai nepārdod, nu kaut ko jau pārdod, ar kaut ko arī nopērk. Bet tas ir ļoti interesanti skatīties, kas viss, ko tik visi cilvēki, kā teikt, ražo. Mājamatnieki, audzētāji. Tā ir ļoti feina, kā teikt, tradīcija latviešu. Nu, gan jau citiem arī ir. Man liekas, vāciešiem ir uz Ziemassvētkiem diezgan plaši tirgi. Lai gan es nezinu, kā tagad ir. Tagad kaut kā jau dikti uz tiem lielveikaliem.
tā, ka, ja tirgi saglabājas, tad tas ir tīri tāpēc, ka tautas nacionālā, kā teikt, tradīcija. Tā, varbūt šodien, ja nu man kaut kas vēl ienāks prātā, šodien es iešu, vakar diktīju pie datora daudz strādājos. Es jau tā, ka teikt pa vakariem un no rītiem tagad tie ir tumšs laiki, ļoti daudz pie datora pavada. Jo, nu, man iet lēni, teikšu, kā ir, man iet lēni. Un tā vēl viss kameras, kamēr apgūst, kā no viņām iekļūst datorā, kā tālāk tās bildes izkārtot, kuras dzēst ārā, nu tāda kārtība jāievada. Tā var sakot, vakar nogurāt to datoru, ap 12 izgāju bišķi pazāģēt. Izdomāju, kurā vietā vēl varētu kaut ko patīrīt. Un es domāju, ka es šodien atkal aiziešu, jo paskaties kāds pēns laiks. Ir iten piemērots tai lietai. Mēs esam pazaudējuši vienu kaķi. Viens tikai palicies līdz beigām. Bet tā jau nav tālu, te viņi paši atrod, kur mājas ir. Piča. Šitā man tāda pusmežonīga viņā bēniņos, no bēniņiem nolēlās. Tad, kamēr viņi pieradināja, divreiz uzkāpa kokā mežā, pat cik es viņu neatstāju, tur bija jau vakar stumšs līt pakaļ. Bļau, tas kaķis beigās jau uzlīd pakaļ, iebāz azotē, atnes līdz mājai, vaļā nelaid, lai neuzlien atkal kādā kokā. Kur tad domājas manā vecumā pat tāda, kā teikt, slaidu koku vālēt augšā, 4-5 metri. Tas nebija viegli. Nu, un no tā laika man tā kaķenīti pieķērusies. Vārdu sakot. Tagad jau vairs tā nevien tik trāk kokā. Tik augsts. Vien kā 2 metri tā, ka pats var nolakt. Bet tā jau bija jauna vēl. Uzturēcās augšā un bļauja. Ko darīs jālienī? Pielikām trepas, tās par īsām. Trepas bija diezgan gāras, agres vēl turēja. Te jālien tālāk vēl kādu pāris metru. Pēc tam jāmēģina kaut kā to kaķi sagrābt. Tas jau tāds bailīgs, pusmežonīgs. Iebāzt tajā azotē, iestampāt. Pēc tam bija jālūko, lai papakš neizkrīt caur pufai, ka tā paplat. Jā, neko darīt. Nevar atsaukties uz gadiem, ka vēl manī gādi, es vairs ne. Jādara. Jā, lauki. Šeit ir latvāņi. Bet šitie latvāņi ļoti patīk putniem. Šeit dzīvo dzeltenā stērsta un dadzītis. Nu, pič. Līdīs augšako. Atradās mums vēl viens. Komrāds. Labi. Nu, ja tu lien augšā, tā lien, ja ne, tā ne. Nu, pič. Nu jā, vajag izskrieties. Nav ko te vizināties. Šeit dzīvo retie putniņi. Dadzītas dzeltenā stērsta. Čakste, te kaut kur. Čakste dzīvo arī mūsu īpašumā. Viņai tur iepatikās tāpēc, ka tur tās garā zāle nebija pļauta. Nu, es tur sāku audzēt kokus un ar to pļaušanu tā ikāja. Kaut ko es tur mēģināju pļaut, bet, zinies, nopļaujās ar. Tā labāk tikai apstaigāt un ap tiem, kā teikt, kociņiem. Tā es beigās tādu sejas pļauju un pie pašiem kociņiem tikai. Tur, kur ritīgi zināja, ka ir. Tā mums te laukos.